Sveiciens visiem SEO Optify podkāstā. Esmu Melānija, un šodien parunāsim par ļoti svarīgu tēmu, kas jāņem vērā 2026. gadā, veidojot vai optimizējot savu mājaslapu, un šīs būs lietas, ko es darītu, ja es sāktu pilnībā no nulles. Un uzreiz pateikšu svarīgāko, SEO vairs nav tikai par Google, tas ir kļūst par Search Everywhere Optimization, optimizācija visur, jā, jūsu mājaslapās, Instagramā, LinkedInā, TikTokos, sociālajos tīklos, tad visur. Un joprojām aptuveni 73% meklējumu notiek ārpus Google, jā, šajās sociālajo tīklu platformās, mākslīgā intelekta rīkos. Un jaunā realitāte ir šāda. Šobrīd sev mērķis vairs nav tikai parādīties Google pirmajās lapās un iegūt klikšķus. Mērķis ir optimizēt lapu, saturu un struktūru, lietotāju pieredzi, lai mākslīgais intelekts citētu jūsu lapas saturu, teiksim, mākslīgā intelekta rīkos, ChatGPT, Gemini, AI overviews. Un pats interesantākais pavērsiens, jā, ja pat kopējais mājaslapas, teiksim, šis te trafiks uz 2006. gadā būs zemāks nekā agrāk, un apmeklētāji nāks, varbūt mazāk jau uz jūsu mājaslapu, taču tie būs kvalitatīvāki. Viņi būs veikuši kaut kādu izpēti, teiksim, mākslīgajā intelekta rīkā, un mākslīgais intelekts viņus ieteiks, kā piemērotas viņiem, un tas nozīmē, ka šie te cilvēki, kas ienāks jūsu mājaslapā, teiksim, ieteikti no mākslīgā intelekta rīkiem, šie būs cilvēki, kuri būs gatavi jau pirkt, jā, tie nebūs klikšķi, kas ienāca paskatīties, bet tie būs ienācu iegādāties klienti. Tā kā mazāk klikšķi, bet tātad tie būs vērtīgāki šie te klienti. Un ja es šodien būvētu mājaslapu no nulles, es fokusētos uz šīm te 3 lietām, kurām tiešos arī tūlīt klāt, un tātad šis noderēs arī mājaslapu īpašniekiem, kuriem jau ir mājaslapas, un jūs vēlaties tās uzlabot un padarīt redzamas vai vēl redzamākas. Tātad 2026. gadā. Pirmā lieta ir ņemt vērā Google satura vadlīnijas EEAT, vienkārši sakot, pieredze, zināšanas, autoritāte un uzticamība. Google un mākslīgais intelekts vairāk dod priekšroku īstiem cilvēkiem ar īstu pieredzi, nevis kaut kādam anonīmam saturam. Un iedomājieties, jūs pērkat auto, ja? Un kam jūs uzticēsieties? Kaut kādam flyerītim, kur rakstīts labākais auto pasaulē, vai tomēr draugam, kurš par šo auto ir nobraucis 100,000 kilometrus un parāda visas skrāmbas, izstāsta visu, un jūs tā kā nav nekādu šaubu par to, tā kā tas, ka šai mašīnai, nezinu, varētu būt kārtībā vai nē, bet tātad, kam jūs vairāk uzticēsieties? Tātad vienkārši tekstam, kas saka labākais auto, vai tomēr reālai pieredzē, ja, cilvēks, kurš var padalīties ar šo pieredzi. Nu, protams, jūs uzticēsieties drīzāk šim te cilvēkam, ja, kurš jums pastāsta par konkrēto automašīnu, teiksim, ja, ko tad šī mašīna ir piedzīvojusi. Nu, lūk, un tieši tāpat domā arī algoritmi, ja, viņi arī grib uzticēties īstai pieredzei. Un ja jūs veidojat, piemēram, fitnesa mājaslapu, nerakstiet tikai, ja, kāpēc skriet ir veselīgi. Tātad šeit vajag arī ielikt šo te jūsu pieredzi, rakstiet. Piemēram, es noskrēju savu pirmo maratonu 45 gadu vecumā. Šeit ir 5 kļūdas, ko es pieļāvu. Tātad šeit mēs redzam, ir personība, ir kļūdas, ja ir šī te personīgā pieredze, un ielieciet fotogrāfiju no finiša, kur jūs esat nosvīdis, noguris, ja, tas būs pierādījums, un pierādījums to, ko mākslīgais intelekts autentiski nevar viltot. Tātad esat autentiski, un ko nedarīt, ja, ir nedarat galvenais to, ka neveidojat anonīmas lapas bez autoriem. Tātad 2026. gadā kaut kādi veselības padomi bez zinām autori vienkārši nestrādās. Mēs gribam dzirdēt īstu cilvēku, īstu pieredzi, un tas ir tas, ko mākslīgais intelekts nespēja ģenerēt, tāpēc ir šīs te vadlīnijas EEAT jāņem vērā, veidojot jebkuru saturu, tātad jebkurā platformā. Otrā lieta, es izmantotu mākslīgo intelektu. Un mākslīgo intelektu izmantotu kā asistentu ar uzsvaru uz asistentu. Tas būtu mans galvenais palīgs, nevis pats šefpavārs. Jo šobrīd, teiksim, šie te masveida raksti ar mākslīgo intelektu, kas tā kā ir bez vērtības, tiek uzskatīti par mēslu. Tātad šis vairs netiek ņemts vērā.
Un mākslīgam intelektam ir jābūt šim te palīgam, nevis galvenajam pavāram. Un domāju tieši tā par virtuvi, ja? Mākslīgais intelekts var nomazgāt dārzeņu, sagriezt kartupeļus, sagatavot struktūru, bet jūs esat šefpavārs, jūs ieliekat tur garšu, jūs zinat, cik daudz tur sāli, jūs zinat, cik daudz cukuru, jūs nosakat to garšu. Tāpēc mākslīgā intelekta izmantošana šobrīd pātrina procesu, teiksim, struktūras veidošanā. Mākslīgais intelekts spēja analizēt kaut kādus datus, teiksim, ātrāk, ja jūs iegūstat šo te laiku, taču šo te galveno vērtību atcerieties, ka tas esat jūs, kas to dodat, un tāpēc mākslīgais intelekts tiešām ir tikai rīks, kas var kaut kādus garlaicīgus procesus pātrināt vai, teiksim, lielāko informācijas apjomu analizēt, ja, ka jums nav jāvēl šis te laiks, šis laika resurss šīm te lietām. Un piemērs, ja jūs gribat rakstīt par labākajiem dārza instrumentiem, sliktākais scenārijs būtu, ka jūs atverat ChatGPT un prasat viņam uzrakstīt 1000 vārdu bloga rakstu, un jūs vienkārši copy-paste publicējat šo te mājaslapu. Bet labais scenārijs, kā jūs varat izmantot, tātad jūs atverat šo te pašu ChatGPT, noskaidrojat, ko cilvēki jautā, kas viņiem interesē, kas viņiem ir šīs te sāpju punkti, un paskatieties, kas ir par asarvātiem, kādas jautājumus viņi jautā, un tad veidojiet šo te rakstu. Lūdzu, lai tātad iedodiet šos te jautājumus, ko cilvēku uzdod, kas viņiem ir svarīgi, un tad lūdziet mākslīgajam intelektam izveidot šos SEO draudzīgo bloga rakstu struktūru. Šie te prompti struktūras izveidošanai ir arī mums pieejami mūsu mācību materiālos, tā kā tur baigi arī nav nekas no jauna jādomā. Ja jūs jau esat iegādājušies kādu no mūsu šiem te vai SEO skolu vai kādu apmācību video, tad noteikti tur arī iekšā ir līdzi šie te prompti, jeb uzvednes, kas ir gatavas, kas palīdz izveidot šo te blogu struktūru. Un tad pats uzrakstiet rakstu, iekļaujiet stāstu par to, kā kaut kāda konkrētā lāpsta salūza jūsu dārzā pēc nedēļas jau, ja? Tā kā šeit jūs arī ieliksiet šo savu unikālo pieredzi, zināšanas un šos te secinājumus, ja? Tas būs tā kā review, ja? Tāda atsauksme. Un šī būs informācija, kāda internetā vēl nav. Un tieši tas šobrīd arī uzvar. Tieši tas tiek arī citēts, to arī mākslīgais intelekts izceļ, ja, šo unikalitāti. Un cilvēku radīts saturs ar unikālām atziņām spēj tiešām apsteigt pat lielos zīmolus, ja, tā kā, ja jūs vairs paliekat autentiski, tad šī ir ļoti forša vietiņa, kur jūs varat izcelties kā eksperts. Nu, lūk. Un trešā lieta, ko es darītu, ja es sāktu no nulles veidot mājaslapu 2026. gadā, būtu mājaslapas tehniskais stāvoklis, kam es pievērstu uzmanību, un tas ir kritiski svarīgi, ja, tāpēc, ka, ja jūsu mājaslapa neielādējas ātri, vai viņa ir lietotājiem nedraudzīga, vai tur nav skaidra kaut kāda sapratne, kur man ir jāiet, kas man ir jāpērk, tad šādas mājaslapas pirmkārt meklētāji neieteiks, otrkārt cilvēki aizies prom, jo viņi nespēs izturēt, kamēr viss te plādējās iekšā. Tātad tehniski ir ļoti svarīgi sakārtot, lai mājaslapa strādātu un lai būtu skaidra kaut kāda šī te virzība. Ja mākslīgais intelekts Google nesaprot, kas ir jūsu lapā, ja, par ko jūs rakstat, ir tur kaut kādas dažādas tēmas, un, teiksim, šeit ir arī tas ir būtiski ir arī nodefinēt jūsu šo te H1 galveno lapai, kam ir jābūt tikai vienam. Nevis 12 H1 dažādiem virsrakstiem, jā, tātad galvenais virsraksts, apakšvirsraksti, visa šī te loģiskā struktūra. Un ja mākslīgais intelekts, teiksim, jums nesaprot, par ko jūs rakstat, kas ir šajā lapā, kas ir jūsu tēma, tad viņš vienkārši arī to neieteiks. Ja viņam ir sava šī te failu biblioteka, jūsu fails vienkārši tur neatradīsies, jo viņš nespēs to vienkārši indeksēt un ielikt tajā failā. Tāpēc ir svarīgi tehniski sakārtot tā, lai šie te meklētāji saprot, kurā tad tēmā jūs ielikt, ja? Un tātad, ko jūs varat darīt, ir sakārtot mājaslapas struktūru, ja? Šie ir paši SEO pamati, mēs arī par to stāstam apmācībās, un tātad veidojot optimizētus nosaukums, izmantojot ne vairāk kā vairāk virsrakstus kā H1 tikai viens, iekļaujiet biežāk uzdotos jautājumus, pārliecinieties, ka lapa ir mobile friendly, ka tā mobilajā telefonā tātad izskatās labi, ja? Ja atveriet vienkārši ar savu telefonu, paskatieties,
kāds izskatās. Tātad arī šī te lietotāja pieredze, ko es teicu, jā, lai cilvēks spēj saprast, kur jūs viņu virzat, pārliecinieties, ka nav kaut kādi salūzuši linki, kas nestrādā, ja, teiksim, bieži gadās, veicot mājaslapas audits, un mēs redzam, ka ir kaut kādas vecas saites atstātas, kas nekur neved, un tātad šis te tiešām ietekmē arī jūsu šo te mājaslapas pieredzi, ja, tā kā šādus linkus vienkārši vajag noņemt nost, ja nestrādā, mainam vai vienkārši, jā, neatstājam tādus. Tāpat arī iekļaut iekšējās saites, kas ir tā kā tādi mazi koridorīši un savieno jūsu mājaslapu kopā, ja tādā tīklojumā, tātad liekat iekšā, jā, tātad šīs iekšējās saites, kas ved uz kaut kādām citām lapām jūsu mājaslapā, un tas viss, jā, tā kā šīs te visas mazās lietas ir šie te SEO pamati, tehniskais SEO, ja, kas, kuru sakārtojot, jūs varat arī pacelt šo te savu autoritāti, ja, teiksim, mākslīgā intelekta akcijas un cilvēku acīs, cilvēkiem būs patīkamāk ienākt pie jums, ja tur būs viss sakārtots. Nu tā, tad, kad mākslīgais intelekts Google saprot, par ko jūsu lapa ir un kur jūs esat eksperts, tas varēs jūs ieteikt. Un kad kāds pajautās savam mākslīgā intelekta čatam, ja, kurš ir labākais vietējais keramīķis, kas veido porcelāna traukus pēc pasūtījuma, viņš precīzi varēs nolasīt, ja jūs šo būsiet iekļāvuši savā mājaslapā, ja, ka jūs esat keramītis, kas veido traukus pēc pasūtījuma, tad mākslīgais intelekts attiecīgi šo te jūs vienkārši momentāli ieteiks, jo jūs atbildīsiet šī te cilvēka meklējuma jautājumam. Šīs ir tās 3 lietas, kuras es ņemtu vērā, veidojot mājaslapu 2026. gadā, kuras vērstu savu fokusu, un tas, ko jūs varat darīt šodien, ir pārliecināties, ka svarīgākā informācija ir tātad iekļauta tekstā, ka jūs esat aprakstījuši savu pieredzi, ekspertīzi, ka jūs izmantojat H1, H2 šos te virsrakstu struktūru, ka jūsu mājaslapai katrā lapā ir tikai viens šis te H1 virsraksts, galvenais iekļaujiet atslēgas vārdus, un jā, tātad mākslīgais intelekts un tradicionālie meklētāji mīl skaidrību, tāpat kā mēs cilvēki. Un ja jūs jūtaties apjukuši un nezināt, ar ko sākt, pirmā lieta - SEO jūs noteikti varat izdarīt paši. Jums ir jāzina tikai pamati, šie te principi, kā to izdarīt un kas ir jāņem vērā. SEO Optify mēs ar Agnesi, mūsu komanda, ir izveidojuši tātad šīs te apmācības, ir vairāki veidi, ir dažādi formāti, ko jūs varat izmantot, skatieties, aprakstā būšu ielikusi arī linkus. Skatieties, kas tad jums šobrīd der, un izmantojiet šos te resursus kā materiālu latviešu valodā, kas jums var izstāstīt tātad soli pa solim praktiski, kā tad SEO strādā, kur kas jums ir jādara. Un ja tomēr jums ir nepieciešama konsultācija un jūs gribat veikt šo te mājaslapas auditu, noteikti rakstat mums privātu ziņu un sarunāsim laiku, kad tad mēs varam tikties konsultācijā. Nobeigumā, SEO nav miris, tas vienkārši ir kļuvis cilvēcīgāks. Tiksimies nākamajā reizē un jā, izdarat kaut vai vienu mazu lietiņu šodien savas mājaslapas labā, rakstat komentāri, ja ir kādi jautājumi, un jā, spiediet like, subscribe, un tiekamies nākamajā epizodē.